Hei, sveiciens visiem, te Regīna, un šis ir šonadēļas sarunas ar eņģeļiem raidījums. Video, patiesībā ne raidījums, video. Paldies tiem, kas ir atsūtījuši un sūtā vēstulītes vai komentārus par šiem video. Jā, paldies par to, ka jūs to darāt. Tas vienmēr tā jauki un palīdz. Šie video top pateicoties tam, ne tikai tam, ka es viņus šeit radu, bet tam, kā jūs esat un jūs viņus skatāties un klausāties, un tad kaut kā tā rodas šī sajūta, un ir šī sajūta, ka šie video rodas tādā kopdarbībā. Es ceru, ka pie jums pavasaris ir pilnā plaukumā. Es šodien pa dienas iestādīju zemenes. Es pat varētu ielikt draugu fotogrāfijās savu zemeņu dovi. Ir gan viņa man vēl tāda pamaziņa, bet gan jau, ka būs lielāka, es ceru, ka būs arī kādas zemenes drīzumā. Ziedi izskatījās noziedējuši tiem stādņiem, kurus es iegādāju. Tad vēl atraitnītes iestādīju un iesēju kumelītes. Es pat nezinu, izskatījās tādas mazas dīvainas, tās sēkliņas, bet kumelīšu tēja ir vislabākā zāļu tēja, visvienkāršākā un vislabākā. Man patīk visādējādi zāļu tēja mikšļi, bet kumelīšu tēja es esmu piedzīvojis to, ka tā visos gadījumos palīdz. Tā ir universāla tēja, vismaz manā dzīvē, manā pieredzē. Lūk, tā es pāris minūtes būšu norunājis par šo. Es ceru, ka jums iet labi. Es patiešām ceru, ka jums iet labi. Un kā par spīti tam, kas notiek apkārt un ārēji, kāda situācija ir un kas notiekās un kā notiekās, ka jums iekšēji ir šī sajūta, ka viss ir labi un ka viss ir kārtībā, ka jūs spējat radīt šo sajūtu, ka viss ir kārtībā, lai vai kas notiktu, viss notiek uz labu. Šodienas ziņa ieteikums. Nekad nepadoties. Nepadoties, lai vai kas notiktu. Ja jums dzīvē ir kaut kas tāds, kas jums ļoti patīk, ja jums ir kaut kas tāds, ko jūs ļoti vēlaties darīt dzīvē, ja jums ir kādas attiecības, kuras jums ir tāda sajūta, ka šīs attiecības ir svarīgas. Nevis tas, ka jūs domājat, galvā, prātā domājat, ka tās ir svarīgas, bet ka jūs sajūtat sirdī, ka tās ir svarīgas. Vienalga, kas tas būtu, bet jums ir tāda sajūta, ka tas ir kaut kas svarīgs dzīvē, ka tas ir jums svarīgi. Nepadodieties. Neņemiet vērā nekādus negatīvus komentārus, ko cilvēki apkārtējie cilvēki varētu teikt, lai vai cik tuvi vai tālu cilvēki tie būtu, neklausieties, variet jau klausīties, bet neņemiet vērā negatīvus komentārus vai frāzes vai atrunas, ja kāds jūs vēlas atrunāt, darīt kaut ko, kas viņiem varbūt šķiet pārāk liels, pārāk traks gadījums, darījums, notikums.
Tā nav viņu realitāte, tā nav citu cilvēku realitāte, tā ir jūsu realitāte, tā ir mūsu realitāte, tā ir mana realitāte. Ja es kaut ko ļoti, ļoti, ļoti vēlos, manā realitātē tas ir svarīgi. Tas ir svarīgi, priekš manis tas ir svarīgi. Man ir tāda sajūta ar katru manu šūniņu, mana ķermeņa šūniņu. Es izjūtu to, ka es to vēlos, un man tas ir tik ļoti svarīgi. Un ir gluži vienalga, ko citi cilvēki par to domā, jo tā nav viņu realitāte. Viņiem ar to nav jādzīvo. Viņi noklausās šo mūsu gadījumu, mūsu stāstu, izsaka savu komentāru un viss viņi lielā daļā gadījumā pat piemirst. Un, ja varbūt nepiemirst, parunā ar kaimiņiem par to, paklačojās par to, bet viņiem ar to nav dzīvē jādalās. Tas nav viņu dzīvē, tā nav viņu realitāte, bet jums tā ir realitāte. Un kā ir, jo vairāk mūsos šī sajūta ir, ka mēs vēlamies kaut ko darīt, ja mums kaut kas ļoti, ļoti aizrauj, ja mums ir kāds sapnis, kāda milzuma liela vēlme, tad šī enerģija, šī sajūta, šis prieks, prieks, tāda laba sajūta, tāda pozitīva sajūta, tā, kas mums rodas, tā, kas mūsos ir, ap šo gadījumu, ap šo notikumu, kas apvīj šo notikumu, šo mūsu vēlmi, šo sapni. Šī enerģija ir tā, kas palīdz mums ticēt šim sapnim un tam, ka tas var notikt vēl vairāk. Un šī enerģija ir tā, kas palīdz mums rīkoties, palīdz uzturēt šo nekad nepadošanās garu enerģiju. Šī enerģija ir tā, kas palīdz mums virdīties uz priekšu, tā ir tā, kas palīdz šim sapnim būt dzīvam un palikt dzīvam, un tā ir tā enerģija, kas palīdz izstarot šo lielāko enerģiju, vēl spēcīgāka enerģija ap šo sapni. Redz, ja ir viens pats sapnis un neviens pie viņa tā nepiedomā, tad viņam arī nav tik daudz tās enerģijas. Bet ja ir sapnis un jo mēs vairāk pie tā piedomājam, vai nu tas ir mūsu sapnis, un es esmu, piemēram, šī viena persona, viens cilvēks, kas pie tā piedomā, ja tas ir kāds grupas sapnis, tas var arī būt kādas grupas cilvēku grupas sapnis. Jo vairāk mēs pie tā piedomājam, jo vairāk šī enerģija, jo spēcīgāk ir šī enerģija, jo vienkāršāk tas var tikt piesaistīts. Jo ātrāk tas piesaistās, jo ātrāk mēs to piesaistām ar to, ko mēs vēlamies, jo ātrāk šis ceļš atverās mūsu priekšā tam, lai šī mūsu vēlme, šis mūsu sapnis, šī mūsu doma, šī mūsu ideja, lai vai kas tas būtu, lai tas piepildītos. Un dažādi cilvēki tiek nolikti mūsu ceļā, kas mums palīdz piepildīt to, ko mēs vēlamies, to, kam mēs ļoti, ļoti ticam. Vai situācijas tiek liktas mūsu ceļā, vienkārši šis ceļš paverās mums uz šīm situācijām, kas palīdz tālāk tai ceļā. Un kā jau teicu, ar šo visu es vēlos atgādināt jums visiem, un eņģeļi vēlas atgādināt jums visiem, nekad nepadoties, nekad nepieņemt nē par atbildi. Ja jums kaut kas jūsu sirdī ir tuvs, un jūs ļoti, ļoti, ļoti to vēlētos un vēlaties, un šeit ir svarīgi zināt, svarīgi ir pievērst uzmanību tam, pievērst uzmanību, šķiet, tas būtu īstais, vai tas nāk no sirds, un ja tas tiešām nāk no sirds, ja tā ir sajūta, kas jūsos ir, nevis prāts domā to, bet tā ir sajūta, kas sirdī, un ja tas ir sirdī svarīgi, nekad nepadodieties. Ticiet tam, dodieties uz priekšu, dariet visu iespējamo, apsoliet sev, apsoliet visumam, apsoliet vienalga, kam darīt visu iespējamo, visu, kas jūsu spēkos. Parādiet to ar savu rīcību, kā jūs esat gatavi darīt visu,
kas vien nepieciešams, ko vien jūs varat izdarīt, kas ir jūsu spēkos, lai pietuvinātu šo sapni sev, lai sevi pietuvinātu šim sapnim un šai domai, šai idejai. Un sapņi piepildās. Sapņojiet lielus sapņus. Ticiet. Tāda Regīna, un šis bija sarunas ar eņģeļiem video.